Labvakar, dārgie draugi! Varbūt kāds skatīsies ierakstā, tad būs rīts vai diena. Esiet sveicināti! Mans vārds ir Agnese Zīra. Es darbojos veselības klubā jau 17 gadus. Atnācu šeit sakārtot veselību, palīdzēju sev, saviem bērniem un arī saviem vecākiem. Man milzīga pieredze šajos jautājumos, kā sakārtot sevi šūnu līmenī, attīrīt organismu, dzīvoju pēc veselības koncepcijas un burvīgi rezultāti. Šobrīd es vadu arī maratonus, kas ir veselības maratoni ar pretiekaisuma diētām. Speciāla ēdienkarte, lai cilvēks atjaunotu savus pamatus veselībā un atveseļotos no jebkura punkta A. Šodien izrunāsim ļoti svarīgu tēmu, kur es esmu izpētījusi, kas gribu jums arī parādīt šo te informāciju. Tā ir tiešām ļoti, ļoti svarīga un būtiska. Lai to parādītu, es iešērošu ekrānu, esmu izveidojusi tādu prezentāciju. Tā. Ceru, ka var redzēt. Tad organisma piesārņojuma 7 pakāpes. Cilvēks dzīvo savu dzīvi, kā jau mēs visi, ir dažādi piedāvājumi, mēs dzīvojam, ēdam, dzeram to, ko piedāvā, bieži vien tas nav tikai ūdens, tie ir dažādi dzērieni, gāzētie dzērieni, kafijas, tejas un viss kaut kas. Līdz ar to, protams, organisms ir tas, kuram izmainās iekšējā bioķīmija un veidojas bioķīmiskais piesārņojums. Tas ir dēļ tā, ka šūnām reāli trūkst ūdens, viņām trūkst minerālu, trūkst skābekļa, trūkst enerģijas, un tās sāk strādāt lēnāk. Kāpēc tas viss notiek organismā? Tad, ja cilvēki dzer visu citu, izņemot pietiekami daudz ūdens, organisms tērē minerālus. Piemēram, ja jūs dzerat daudz kafiju, tātad organisms no jūsu tā kā rezervēm paņems vienmēr kalciju, magniju, tas tiks izvadīts ārā. Tāpat arī, ja jūs dzerat kolas, spraitus, visus tos dzērienus, kas saskāpina vidi organismā, vai, teiksim, ūdeņus ar piejauktu saldinātāju klāt, ja? Es arī, starp citu, pirms 17 gadiem, kad atnācu šo veselības klubu, es tiešām nedzēru ūdeni, jo man to nebija iemācījuši ģimenē. Es atceros, kad kādreiz gribēju padzerties, no vecuma vienmēr teica, ko tu meitiņi dzer pliku ūdeni, pieejot zaptīti klāt. Jā, tas ir no tās sērijas un stāsts, ja, par kompatiem, par dažādiem citiem dzērieniem, tikai ne ūdens. Taču, ja mēs paskatāmies uz dzīvniekiem, ja, dzīvnieki dzer tikai ūdeni, jo no dabas šūnām ir vajadzīgs ūdens. Cilvēks pat neaizdomājas ar to, kas notiek, kāds ir skābekļa līmenis, kas notiek ar minerāliem organismā, un tā ir normāla mūsu dzīve. Tāpēc tā pirmā pakāpe, kad organisms ir piesārņojies, jau veidojas no tā, ka cilvēkam ir pārāk maz ūdens, veidojas nogurums, smagums pēc ēšanas, jo gremošana nevar pietiekami labi strādāt, ja tur ir ūdens trūkums. Tāpat ir žults, viņa sabiezē, paliek biezāka un līdz ar to netiek sašķelta kārtīgi pārtika. Un tikko organisms sāk piesārņoties, parādās cukura kāra, tātad gribās saldumus pastiprināti. Un cilvēkam līdz ar to ir zema enerģija, jo saldumi, ko dara, viņi dod ātru enerģiju, un pēc tam atkal cilvēkam ir nogurums. Visi ātrās enerģijas veidi, saldumi, enerģijas dzērieni patiesībā iztukšo organismu. Iztukšo organismu minerālus. Tāpēc, ka uz to brīdī kā parādās enerģija, bet patiesībā tas ir ļoti nopietni un dziļi tiek tērēti mūsu minerāli. Minerāli mums ir ļoti vajadzīgi. Taču, ja mēs paskatāmies, kāds ir galvenais iemesls šai pirmajai piesārņojuma pakāpei, kad veidojas šūnu nogurums, tātad pirmkārt tas ir nepietiekama hidratācija, kad cilvēks neizdzer pietiekami daudz ūdeni, tas ir viens. Taču otrs ļoti nopietnas iemesls ir tas, ka mūsdienās cilvēki dzer ūdeni, kas nav bioloģiski šūnām pieejams. Viņš ir pārāk ciets, vai nu viņš ir pārāk piesārņots, un šūnas viņu neuzņem pretī. Tāpēc bieži vien cilvēkam parādās dehidrācijas procesi, arī tad, ja viņš it kā izdzer ūdeni. Bet ja viņš ir pārāk izfiltrēts, ja viņš ir pārāk piesārņots, organismam viņš nav derīgs. Nākamais no iemesliem, protams, tas ir stress un sliktas kvalitātes uzturs.
Ja? Stress tā ir atsevišķa tēma, tāpēc, ka mūsdienās visur, kur cilvēki iet, stress var būt gan no tā, ka viņam jau trūkst minerālu šim cilvēku organismam, gan arī no tā, ka cilvēkam ir pārāk liela slodze, skrejošais laikmets, cilvēks neko nevar paspēt, tāpēc, ka ir darbs, ir mājas, ir ģimene, ir citas lietas, ko gribās izdarīt. Dažkārt no tā, ka ir tik milzīga steiga, cilvēks sāk stresot. Jāpaspēj tur kaut kādi termiņi uzdotie. Ja skolās ir milzīgs stress, bērniem ir pārbaudas darbi, jāsagatavo mājas darbi, nesagatavoja, pēc tam būs problēmas un tā tālāk. Ja, tas stress tiek veidots jau no skolas vecuma. Mūsos nepārtrauktā ritmā, kā vāvera ritenī, cilvēks skrien, 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 un patiesībā, ko viņš dara, viņš jau no bērnības bojā savu veselību. Un sliktās kvalitātes uzturs sākas arī jau no bērnu dārza, jo bērnu dārzā tiek dots ļoti ohidrātiem bagāts ēdiens. Mannā putras, piens, baltmaize katru dienu. Ja? Līdz ar ko bērna organisms saņem pārāk sliktas kvalitātes, tad ļoti daudz ir ātrie ohidrāti un pārāk maz ir šķiedravielas un pārāk maz ir olbaltumvielas bērna pārtika, līdz ar to organisms piesārņojās. Jā, un gremošana arī palēninās. Virzamies tālāk. Kas tad ir otrais piesārņojums? Ja tā tad, kā jūs redziet, jā, tas ir ļoti nopietnas, kad zarnās krājās guļotas, fermentācijas produkti, tad, kad mums jau no tā visa, ka tas viss nestrādā kārtīgi zarnu traktā, visi šie te procesi sākas rūkšanas un tā tālāk, un tur ir patogēnu flora palielinājusies, jo ēdot ohidrātus, kas notiek zarnās, tātad tiek barota patogēnu mikroflora, un labās baktērijas paliek mazumā, līdz ar to vēdera pūšanās, nestabila vēdera izēja, smagums pēc ēšanas, sāpes vēderā, slikta elpa no rītiem, ja? Tāpēc, ka šie toksīni un patoloģiskā mikroflora ja tiešām ļoti nopietni ietekmē mūsu pašsajūtu ar laiku. Tā, taisnība. Apstiprinājums. Un galvenais iemesls tam visam pamatā ir atkal ohidrāti. Tas ir cukurs, tas ir milti. Ja? Tie tā tad ir ohidrāti, ātrie ohidrāti, kas strauji paceļ glikozes līmeni asinīs un ilgtermiņā dzīvojot uz šādas pārtikas, cilvēkam ir veidos nopietnas piesārņojums. Un atkal stress, antibiotikas, ja tas ir vēl trakāk, tāpēc, ka tad vēl vairāk tiek samazināta mikroflora labā, ja? Jo antibiotikas ir tās, kas antibio visas bio, tātad baktērijas nogalina un ne tikai sliktās, bet, protams, arī labās. Ir dažkārt tik ļoti stipras antibiotikas, kuras izmaina mikrobiomu uz mūžu. Ar šīm antibiotikām tiek nogalināts tādas labās baktērijas, kuras pēc tam atpakaļ dabūt vairs nav iespējams. Un nākamais tātad ir pārāk maz šķiedrvielu. Pārāk maz dārzeņu mēs ēdam ikdienā. Ja nav pušķīvis ar dārzeņiem cilvēkam, tad organisms ļoti grūti prot pārstrādāt. Viņam ir ļoti grūti pārstrādāt olbaltumvielas, gaļus, zīvis, visu, ja nav uz šķīvja dārzeņu blakus. Tāpēc ļoti svarīga tāda ikdienas sastāvdaļa ievies šīs šķiedrvielas dārzeņus ikdienā, lai puse šķīvis būtu vai nu salāti, vai nu dārzeņi. Nākamais piesārņojums jau ir trešā pakāpe, tad, kad jau nākamais piesārņojums aiziet uz limfātisko sistēmu. Limfa pati par sevi ir tāds šķidrums, līdzīgi kā asinis, balts šķidrums, kuru, teiksim, nevis vada sirds, bet šie procesi notiek mazliet citādāk, taču pati limfa ir tā, kas lielu lomu spēlē cilvēku veselībā. Limfa kļūst biezāka, tā kļūst lēnāka, un tā toksīni vairs nepārvietojas projām no audiem, bet paliek uz vietas. Un ko tas nozīmē? Kāda rodas signāli? Pietūkums, tāda tūska, aizlikts deguns, bieža saaugstēšanās, ādas izsitumi, smagums kājās. Galvenais iemesls tam visam, ka limfa nedarbojas kārtīgi, pirmkārt ir kustību trūkums. Mūsdienās cilvēki ir skrejoši, ir visādi darbiņi darāmi, taču ļoti daudz cilvēks pavada ofisā pie datora, cilvēks pavada krēslā pie televizora, cilvēks maz kustās. Ir automašīnas, mēs pat 500 metrus līdz veikalam bieži vien aizbraucam ar automašīnu, nevis paņemam, kā saka, to
nevis pastaigājamies ar kājām, jā, bet braucam ar automašīnu tur, kur patiesībā varētu aiziet kājām. Un tas mazkustīgais dzīvesveids, viņš ne tikai limfu apstādina, viņš patiesībā apstādina arī mūsu asinsriti. Asinsrite kļūst daudz, daudz lēnāka. Vēl ļoti nopietni kustība trūkums ietekmē arī nervu sistēmu. Jo nervu sistēmai ļoti svarīgi, lai būtu kapilāra asinsrite pilnvērtīga. Ja? Tas ļoti svarīgi, lai mēs kustētos. Ja? Kāpēc saka, kardio treniņi ir ļoti svarīgi? Ja? Kas ir kardio treniņš? Tas ir treniņš līdz tam, kad cilvēks sāk svīst, ka viņam paliek sārti vaigi. Tas nozīmē, ka viņa rīktīgi sāk cirkulēt asinis. Un par to ir vairāk un vairāk jāaizdomājas, jo kustības tās ir dzīvīgums. Cilvēks ir radīts kustīgs, mums ir muskuļi, mums ir dota šī spēja kustēties, un mums tas būtu jādara biežāk. Tā, kas mums te vēl? Biežas augstēšanās, ādas izsitumi, smagas kājas. Ja? Protams, tad, kad nospiežas limfa, ir ļoti smagas kājas. Ja kādreiz esat lidojuši ilgi lidmašīnā vai braukuši ar autobusu, pilnīgi kājas sapamst, ja jau nospiežās limfas ceļi. Tas tiešām tā arī ir. Tātad galvenie iemesli ir kustību trūkums, hroniskais stress. Tas jau, teiksim, ja stress ir nepārtraukti. Kas ir hronisks stress? Šodien, rīt, parīt un tā visu mēnesi, un pēc tam atkal cilvēks neatpūšās. Ļoti bieži mūsdienās ir tādi darbi, ka cilvēks nevar paņemt atvaļinājumu, vai viņš neņem atvaļinājumu, tāpēc, ka nav kas it kā strādā, vai cilvēkam, piemēram, ir jānopelna vairāk naudiņas, jo vajag tur samaksāt kādu kredītu, kādu maksājumu. Nav šīs sociālās garantijas, nestrādā pie mums, ja, tik labi, kā vajadzētu. Līdz ar to cilvēks pārāk daudz strādā un veidojas iekšējais tāds nopietnais hroniskais stress, dēļ tā, ka cilvēks neļauj sev laiku atpūtai. Cilvēks neprot atpūsties, viņš aizmirst par to, ka viņam visa vajag atslēgties, ja, un tas jau ir ļoti nopietni. Nu, protams, pārtikas alerģijas, ja limfatiskā sistēma ir piesārņota, tas ir tā kā. Jūs iedomājaties, jums ir kanalizācija, jūs ejat uz toleti, ja kanalizācija pēkšņi apstājas. Ja? Apstājas, kas notiek? Sāk nākt viss pa podu uz augšu, un tas nav patīkami. Tāpat arī mūsu āda. Ja? Mums ir vairākas izvadas sistēmas. Mēs ejam uz toleti, mēs tātad pa lielam, pa mazam to darām, tad mums ir āda, tad mums ir elpceļi, ar kurieni viss tīrās ārā, ja? Un tieši alerģijas ir tās, kas izbaužās caur ādu vairāk, ja? Tad, kad ir tas piesārņojums jau tik liels, ka ticis ir limfā, bieži vien jau sāk no tā, teiksim, reaģēt organismus sevišķi, ja tā ir kaut kāda pārtika. Katram tas var būt kaut kas cits, kas izraisa alerģiju, jo šī alergēna veidojas tieši no organismu piesārņojuma. Nākamā piesārņojuma pakāpe tātad ļoti saistīta ir ar mūsu svarīgiem orgāniem, iekšējiem aknas, kļūst pārslogotas un vairāk tās tiek pārslogotas tieši no cukuriem nekā no taukiem. Vairāk tieši no cukuriem, ja, no saldumiem, no olhidrātiem, jo olhidrātu ir pārmērīgi daudz. Ja. Mūsdienās vairāk tiek novelts it kā uz taukiem. Jā, protams, ja mēs runājam par transtaukiem, tad transtauki tiešām piesārņo aknas, jā, tie ir tie tauki kā palmu eļļa, tauki, kas ir tehniski iegūti, un viņi ir tehniski tā apstrādāti, ka viņi organismā nešķīst. Viņiem zem mikroskopa skatoties ir pilnīgi citas tās tādas kā bārkstiņas, viņi tā kā nesaliekās, nešķīst mūsu organismā. Pat augstā temperatūrā bieži vien nešķīst, ja, kas ir liela problēma. Tā jau nebūtu nekas, bet viņi pārsvarā ir margarīnos, bulciņos, kūkās veikala, ja, mūsdienās arī, diemžēl, piena produktos viņi tiek pievienoti, ja, sevišķi sviestam jābūt ir uzmanīgiem un jāskatās, kādus taukus mēs ikdienā dabūjam savā veikalā, ja. Labie tauki aknām ir ļoti vajadzīgi. Kas ir labie tauki? Tās ir nepiesātinātās taukskābes, kas ļoti labi uzsūcās organismā. Omega-3, tas ir lecitīns. Tās ir taukskābes, ko satur treknās zivis, valrieksti, vispār rieksti kā tādi. Ja? Arī avokādo ir viens no labo tauku avotiem. Plus vēl sēklas, ja? Lindsēklas, kaņepju sēklas. Ir pat eļļas, ko izspiež, tātad mārdradžu eļļa, ja, zināms. Protams, nepārmērīgi, jo eļļas tas ir tāda viena ēdamkarota ir pietiekošs daudzums. Ja? Ar to nevajag aizrauties. Nākamais, kas piesārņo šo sistēmu, ir medikamenti.
Jo medikamentiem vienmēr ir blakus tātad ķīmiskas vielas, kas organismā tik viegli nesadalās. Un, lai viņas nebūtu kaitīgas un toksiskas, akna ir ļoti milzīgas darbs. Viņas ļoti cenšas to visu sakārtot, bet, diemžēl, ir tik toksiski medikamenti, ka no viņiem organisms ļoti, ļoti piesārņojas. Tieši aknas un nieres visvairāk. Tāpat arī hormonālie pārpalikumi, ja mēs paskatāmies kādreiz par vistas gaļu, ja, kā pārstrādā vistu, kā viņu apstrādā, kā viņu audzē ar antibiotikām, kā viņu spricē, nu tas ir kaut kas nenormāls. Tā, te tikko izskanēja jautājums, kā ir ar lielo šķiedrvielu piedāvājumu klāstu, kas ir pulveros. Par šķiedrvielām runājot, protams, visideālākais variants ir tas, kad jūs lietojat šķiedrvielas, kas ir no svaigiem dārzeņiem, kas ir sautēti dārzeņi, kas ir dzīvie dārzeņi. Ja tas ir pulvera veidā, un ja tas ražotājs ir tas, kam jūs uzticaties, kad jūs zināt, ka tur tiešām ir kvalitatīvi, dabiski, bioloģiski audzēti produkti, tad jūs varat izmantot arī šādas šķiedrvielas, ja? Citreiz tādi šķiedrvielu kokteļi, ko cilvēki taisa, jā. Taču, ja jūs tomēr gribat vairāk pievērsties tādam veselīgam dzīvesveidam un veselīgai ēšanai, vislabākais ir ēst svaigā veidā, svaigus dārzeņus. Jo svaigos dārzeņos jūs saņemsiet ne tikai šķiedrvielas, bet tur būs minerāli, vitamīni, kas labāk uzsūksies, jo viņi ir svaigi. Sevišķi, ja tas ir no sava dārza, ja tas ir bioloģiski audzēts, ja tas ir mājās, sevišķi vasarā, sezonas dārzeņi, ja, teiksim, ja mēs ēdam sezonālos dārzeņus, vasarā ēdam gurķus, tomātus, salātus, kas aug mums dārzos, siltumnīcās. Ziemā no šiem gurķiem, tomātiem mēs varam drusciņi attālināties. Mums ir citi dārziņi, ko mēs varam ēst. Tas ir selerijas saknes, tas ir sarkanās bietes, burkāns, sevišķi rīvēts svaigs, ja? Tas ir kāpos, tas ir puķkāpos, tas ir ķirbis galu galā, ja? Tādā ziņā milzīgs klāsts, ko mēs varam ēst arī ziemā, kas ziemā glabājas pie mums. Ja? Tā kā labāk, protams, tas ir svaigā veidā. Nu, ja gadījumā ar dārziņiem ir problēmas, protams, var izmantot arī šādu. Tad, kāda signāli rodas? Smagums labajā paribē, rūgtums mutē, ādas krāsas pasliktināšanās, nogurums pēc ēšanas, kāre pēc saldumiem, tauku uzkrāšanās vēdera zonā. Ja, tāda jau ļoti, ļoti nopietna piesārņojuma pakāpe, un galvenais iemesls atkal, kā redzam, ir cukurs, alkohols, hormonālais disbalanss jau sākas, ja, jo tad, ja aknas ir pārslogotas, viņas nepareizi sāk ražot hormonus. Hormonu disbalanss. Tātad nav šī līdzsvara, līdz ar to stress būs vēl lielāks, jo jūs zināt, ka sievietē bieži vien saka, jā, pirms mēnešiem viņa tur tāda stresaināka un tā. Tieši tā, jo veidojas hormonālais disbalanss sievietēm pēc 40, jā, bieži vien ļoti nopietni. Un tas nav saistīts ar gadiem vai vecumu vai pasē, cik jums gadi. Nē, tas ir saistīts ar organismu piesārņojuma pakāpi. Jā, tik līdz organismu attīra, jā, tā pasē gadi tiek atcelti un vecums, jā. Nu, un, protams, stress, atkal tiek pieminēts stress, jo tas tiešām ļoti daudz ko ietekmē. Stresa laikā cilvēkam atkal tiek paņemta ļoti daudz minerāli, tāpēc arī veidojas deficīti un netiek saražoti pietiekami citas lietas, tādas kā, piemēram, pareizie hormoni. Un tagad, ja mēs skatāmies nākamo piesārņojumu pakāpi, te jau tiek skartas nieres. Pirmais tātad aknas piesārņojās, un ja aknas netiek ar procesiem galā, tad jau tas pāriet uz nierēm. Un kad nieres vairs nespēja pietiekami izfiltrēt šķidrumus un toksīnus, rodas šādi signāli. Pietūkums ap acīm, biežāka urinēšana, vai tieši pretēji mazāka urinēšana, retāka urinēšana, ja, viņa ir koncentrētāka un nepatīkama. Varbūt pat ar nepatīkamu aromātu. Diskomforts muguras lejas daļā. Bieži vien cilvēkam ir sajūta, ka viņam sāp mugura, bet patiesībā tās ir nieres. Arī sāļu uzkrāšanās un smaguma sajūta. Nu, nierēs bieži vien veidojas smiltiņas, kuras cilvēks it kā nemaz nejūt, taču tad, kad viņš uzsāk attīrīšanās programmas, jā, tad viņš sāk just, ka viņam sāk nākt ārā smiltiņas. Ir drusciņ tāds kā diskomforts, jā.
Nu, tātad pietūkums atkal, ja tur ir plus piesārņojums, un ņemot vērā to, ka tas piesārņojums aug pakāpēs, līdz ar to organisms vēl vairāk patērē iekšējos minerālus, lai it kā veidotu to sārmaino vidi un censtos kaut ko izdarīt, bet bieži vien dēļ to deficīta piesārņojums tikai paaugstinās. Vēl runājot par sāli, jā, teiksim, pārsvarā saka, nierēm nedrīkst sāli. Jā, to sāli, kas ir mirušais sāls, nedzīvais sāls, to vajadzētu izslēgt, taču dzīvais sāls, tāds kā Himalaju sāls, jūras sāls, ķeltu sāls un vēl citi sāļi, ir ļoti minerāliem bagāti dzīvie sāļi, kas veido elektrolītus un kurus drīkst ēst. Protams, visu nevajag pārsālīt, jā, ir jābūt mēra sajūtai vienmēr. Un tad drīkst atslogot arī nieres un padzīvot pilnīgi bez sāls, bet to nedrīkst darīt daudzu gadu garumā. Kā citi cilvēki to ir iesākuši, ja dažreiz tas var nopietni ietekmēt nieres un, protams, arī sirdsdarbību. Jo nātrija, kālija procesi ir ļoti svarīgi, tātad nātrijs mums ir ļoti vajadzīgs nopietniem dzīvības procesiem un sirdsdarbībai. Un tātad, kāpēc viss piesārņojas? Galvenais iemesls ir pārāk maz ūdens. Ir cilvēki, kas saka, ka viņi nedzer ūdeni vispār. Viņš saka, man organisms neprasa ūdeni. Tad mēs varam šim cilvēkam uzdot jautājumu. Jums, piemēram, nenāk miegs. Tas jau nenozīmē to, ka jums nevajag gulēt. Jums nenāk miegs, bet jums ir jāguļ, jo tad, kad jūs izguļaties, jūs labāk jūtaties. Miegā atjaunojas visi procesi, tāpat arī ar ūdeni. Ja mums negribās padzerties, organisms prasa it kā uzkodas, kaut ko vairāk uzēst, bet patiesībā tas signāls atrodas smadzenēs ļoti tuvu, tāpēc šis centrs atbild par vienu un to pašu, tāpēc mums liekas, ka mums gribas ēst, bet patiesībā organisms prasa padzerties. Un tad, kad mēs iegūstam zināšanas un sākam šo visu saprast, tad mēs vispirms sev piedāvāsim padzerties, sevišķi starp ēdienreizēm. Brokastis ir paēstas, paiet stunda, cilvēkam sagribās kaut ko uzkost. Patiesībā sagribās ūdeni, iedodam sev glāzi ūdens, un jūs redzēsiet, vairāk nav vēlmes pēc ēdiena, vienkārši gribējās padzerties. Tāpēc, ka aknas to paprasīja, jā? Tāpēc, ka nierēm to vajag, jā? Mūsu iekšējiem orgāniem ļoti ir vajadzīgs ūdens. Neskatoties uz to, gribās, negribās, prasa vai neprasa organisms. Organismā ir 70% ūdens, un lai mūsu funkcijas visas būtu labas, iekšējā kanalizācija darbotos, attīrīšanās pareizi darbotos, kā arī šūnu visi principi darbotos, ir vajadzīgs ūdens. Piemēram, akna, lai normāli strādātu, viņai diennaktī ir vajadzīgs 1,4 ml ūdens. Un ja mēs neiedodam savai aknai šo ūdeni katru dienu, tas nozīmē to, ka akna paņems no citurienes organismā. Ja viņa paņems no asinīm, tad asinīs paliks biezākas. Ja? Tad jau ir risks, ka cilvēkam var pacelties asinsspiediens, cilvēkam var veidoties trombi un tā tālāk, nogurums, atkal miegainība un tā tālāk. Ja? Galvas sāpes tāpat. Viss organismā ir saistīts. Vispirms iedodam ūdeni. Iedodam kvalitatīvu dzīvo sāli. Un neēdam pārmērīgi olbaltumvielas, jo olbaltumvielu slodze atkal ir tā, ka pēc organismā var veidoties nogurums un pārslodze gremošanas orgāniem, kā arī nierēm. Olbaltumvielas patiesībā ir jācenšas izvēlēties vieglāk pārstrādājumus. Ja? Ir smagāka gaļa, vieglāka gaļa, ja, teiksim, to mēs visu stāstam padziļināti mūsu maratonos, to visu var uzzināt, piedalīties, tas ir bezmaksas. Visiem mūsu kluba biedriem ir šāda unikāla iespēja izmantot bezmaksas konsultācijas, bezmaksas maratonus, piedalīties, uzzināt jaunu informāciju, kādas olbaltumvielas tieši vajadzīgas ir, kuras labākas un no kurām vajag atturēties, ja kuras ēst retāk vai dažreiz izslēgt vispār. Un atkal ir pieminēts stress. Virzamies tālāk, nākamais tātad piesārņojums ir jau vēl nopietnāks asinsrite, ja, kad toksīni un iekaisumi marķieri jau uzkrājas šūnās asinsritē un rodas signāli kā hronisks iekaisums. Ja. Ja tas iekaisums būtu vienkāršs, ja, bet ja tas jau ir tāds nopietns iekaisums, kas ir dziļumā, kas ir asinsritē, kas ir saistīts ar asinsvadiem, tad veidojas galvas sāpes, locītevu sāpes, augsts kortizols, trauksme,
miega traucējumi. Un ir tādi iekšējie iekaisumi, kurus analīzes neuzrāda kā iekaisumi. Tie ir tādi maziņi iekaisuma perēklīši, kuras tiešām netiek uzrādītas. It kā ikdienā organisms ar viņiem tiek galā. Bet ilgtermiņā patiesībā šie iekaisuma procesi ir ļoti nopietnas risks ļoti nopietnām slimībām. Jā, tas pats, piemēram, sievietēm celulīts. Ja? Tātad aiz katras tauku šūnas ir toksīni, un tas jau ir tāds kā iekšējs iekaisums. Ja? Dažreiz liekas, nu, kas tu tur celulīts? Visām sievietēm ir celulīts. Bet patiesībā, ja mēs tajos procesos iedzinamies, ja, tātad tas ir iekšējais iekaisums. Dažreiz sievietēm sāp galvas, ja? Un es saprotu, kāpēc. Ja, galvas sāpes tiešām ir ļoti, ļoti liels signāls tam, kas notiek mūsu organisma dziļumā. Un bieži vien viņu ir ļoti grūti uzminēt, jo tā ir kā lampiņa automašīnā, kas ieslēdzas, kas deg un kas signalizē, ka kaut kas nav kārtībā, kaut kas nav riktīgi. Lūdzu, ieklausamies savās sajūtās. Esam tādi atvērti uz sevi un ieklausamies, kā es šodien jūtos. Tāpat arī sāpes locītavās. Nu, nerodas sāpes locītavās tāpat vien vai tāpēc, ka jums ir tik un tik gadi pasē. Ja? Nu, ko tad jūs gribat pēc 50 visiem sākt locītavas? Nē, tā nav. Locītavām ir sāpju iemesli. Tātad šķidruma trūkums tas var būt. Ja? Tas var būt, protams, tas, ka tur krājas patogēnu flora, baktērijām ļoti sēnēm garšo locītavu šķidrums, un ja viņas tur dzīvojās, viņas organismus paaugstina tātad šo te aizsargreakciju, veidojas pietūkums, neliels pietūkums, kas spiež uz nerva, un cilvēkam sākas sāpēt. Tajā brīdī, kad mēs izējam antiparastāro programmu, mēs samazinām baktērijas sēnes, locītavās sāpes pāriet, un cilvēks saka, ārpēc man pārgāja sāpes, kā tas var būt, kā tas var būt. Tas ir ļoti vienkārši izskaidrojums. Protams, ne visiem, nevienmēr ir kādreiz traumas un nopietnākie gadījumi. Ja? Te vairāk runa iet par tādu veselīgu dzīvesveidu, par profilaksu, par to, ko mēs varam izdarīt ar savām rokām, ar savu atbildību paši savā labā. Runājot par augstu kortizola līmeni, tātad tas jau ir nopietnāka lieta, ja tātad hormonālā sistēma ir jāskatās, kā to kārtot. Maratonos pie mums to visu informāciju var iegūt padziļināti. Trauksme un miega traucējumi arī, protams, saistīti ar piesārņojumu, tātad hronisks stress, cukurs atkal, baltie milti, vāja detoksikācija. Jo organisms paliek piesārņotāks, jo vājāka ir paša individuāla detoksifikācija. Tieši tāpēc mums pirmais solis pie visa ir šī detoksikācijas, ja? Programma, par to mazliet vēlāk, un tālāk tā tad jau nopietni sistemātiski tādi piesārņojumi, kas veidojas kā hroniski, kad organisms, šī jau ir tā 7. pakāpe, kad organisms vairs nespēja kompensēt daudzas lietas, viņš vienkārši vairs netiek galā, parādās hroniskas slimības, parādās autoimūnās slimības. Ja? Es kādreiz domāju, tas vārds kaut kas tas ir autoimūnās slimības. Līdz es piedalījos medicīnas zinātņu doktoras lekcijā, kas ir arī naturopāte, un viņa izskaidroja šo jēdzienu. Tātad tajā brīdī, kad jūsu šūnā iekšā ir toksīni, un organisms pamana, ka tur viņi ir, organisms reaģē un mēģina šo šūnu atbrīvot no toksīniem, un viņš pats sev uzbrūk pats savām šūnām. Bet patiesībā tur ir pie vainas šis piesārņojums. Tajā brīdī, kad mēs sākam tīrīt organismu šūnu līmenī un atlaist vaļā tos visus toksīnus, piesārņojumus, autoimūnie procesi vienkārši pazūd. Tāpēc, ka imunitātes šūnas ir mierīgas, organismā viss rit ļoti labi. Tas ir tāds it kā sarežģīts process medicīnā, bet patiesībā nav nekādas šūnas sagājušas sviestā un neviens nav sajūcis prātā. Ja? Vienkārši notiek šie te dabas aizsardzības mehānismi, kas mūsu organismā ir iedoti no dabas. Mūsos patiesībā daudz kas no dabas jau ir ielikts iekšā. Ar mūsdienu pārtiku, ar mūsdienu steidzīgo vidi mēs sevi bojājam, skrienam it kā uz palīdzību meklējam aptiekā, tur vēl vairāk mēs sevi piesārņojam un bojājam, un pēc tam jau ir tādas ļoti nopietnas izmaiņas, ar kurām ir grūtāk tikt galā. Tad, kad mēs sākam procesos iedziļināties, mēs varam ļoti labi sev palīdzēt. Jo
Ja cilvēks tiek uzsēdināts uz hormonāliem līdzekļiem, uz hormonālām kaut kādām pretapaugļošanās zālēm, uz hormonālām terapijām, tad, diemžēl, ir notiek organismā tādas izmaiņas, kuras ir ļoti grūti pēc tam sakārtot. Un te var redzēt, ja nākamais ir hormonālais sabrukumi, un tas ir ļoti nopietni. Onkoloģijas, ja, kas jau ir komplicēta, sistemātiski, patiesībā tas piesārņojums jau ir tik ļoti liels, tik ļoti tas organisms netiek galā, kad rodas jau tādi nopietni signāli, ja tas ir ilgstošs nogurums, tas jau ir hormonālais disbalanss nopietns, tās ir autoimūnās reakcijas, tās ir ļoti spēcīgas alerģijas, tie ir vilmaiņas traucējumi, ļoti nopietni vilmaiņas traucējumi, un varbūt arī galvas rēboņi, elpas dūšas un citi simptomi, kurus visus te nevar uzrādīt, ja, bet simptomi daudz un dažādi. Ja jūs apsēžaties un pajūtat, kā jūs jūtaties, jūs paši atradīsiet atbildes uz šiem te jautājumiem. Un galvenais iemesls tātad tā ir gadiem ilga uzkrātā slodze organismā un atkal ūdens trūkums. Un tikko mēs ēdam nepareizi, ēdam ļoti daudz produktus, kas piesārņo vidi, dzeram visu pēc kārtas, tikai ne ūdeni, ja? Tad, protams, šeit ir iespējamība, ka var izpausties ģenētiskā predispozīcija. Tas nozīmē, ka ir vide, kurā var attīstīties tas, kas patiesībā mums ir jau gēnos ielikts, ja, teiksim, kaut kāds vecmāmiņai bija, tur varikozās vēnas, nu, tad tā cilvēkam arī, ja, jo patiesībā varikozās vēnas ir ļoti saistītas ar aknu stāvokli, un aknas ir saistītas ar to, cik mums ir piesārņots organisms. Ātri virzamies tālāk, laiks ir ierobežots, tātad šūnas nokurst, zarnas piesārņojas, līmpas sabiezē, agna paliek lēnāka, savā darbībā noslogojas nieres, asinsrite piepildās ar toksīniem, parādās hroniski procesi. Tieši tāpēc detoks vienmēr strādā labāk, ja tas tiek veikts soli pa solim. Nu, nevar ar vienu līdzekli visu izdarīt. Un mums ir tātad iespēja atbrīvot organismu no piesārņojuma, tikai tas ir jādara lēnām, pakāpeniski. Ir mums ārsti, naturopāti, kas ir izstrādājuši programmu, kas saucās Veselības koncepcija, kas vienlaicīgi attīra un tad pat laikā iedod minerālu līdzsvaru. Tās ir 4 programmas, kurām tātad ir iespēja saņemt gan dzīvūdeni, sārmainu vidi, minerālus, fermentus, nepiesārņotās tauskābes, klorofilus saturošus produktus. Un pirmā mums ir Coral Detox Plus programma, kas tieši veido šo sārmainu vidi. Pēc tam parašilds ir tas, kas tātad izdzen parazītus, patogēnus samazina, dziļā zarnu trakta tīrīšana izvada gļotādu, kur dzīvo parazīti zarnu traktā, un sēnes tāpat, ja tos viss tiek izvadīts. Un tad jau Nutripeks ir tā programma, kas atjauno šo te mikrofloru, kas ir ļoti, ļoti būtiski. Sīkāk par šīm programmām var uzzināt mūsu veselības čatiņā, uzdodot jautājumus, jautājot saviem konsultantiem un arī mūsu maratonos. Varbūt ir kādi jautājumi, esmu gatava atbildēt. Paldies, viss diezgan skaidri paskaidrots bija. Paldies visiem par uzmanību, lai jauks vakars un jauka diena, uz tikšanos nākamajos video.